Labrīt! Tāda nu ir pienākusi diena, kurā mēs saliekam apkārt cūku kaujas režīmā. Tomēr ņemšu nost kompoundu, jo vienkārši nav laika vairāk patestēties, pamēģināt. Pie tā mēs atgriezīsimies kaut kad vienkārši būs brīvāks nedaudz laiks. Patreiz ir pašreiz epizodes pat neiznāk. Neiznāk tāpēc, ka vienkārši nav brīva laika. Nav brīva laika pafilmēt. Mašīna stāv, izgājām skati, vienkārši stāv. Mums 25. laikam ir jābrauc jau. Šodien ir, principā mums mēnesis laika, un viņi vienkārši stāv. Tad šodien es pārliekšu atpakaļ kolektoru. Sāksim viņu likt atpakaļ tā, kā viņai jābūt uz kaujas režīmu, kapotu nomainīsim. Un, pa lielam, jā. Un tad pie pirmā brīvā brīža nevis tur ākstīsimies, kaut ko testēsim, bet reāli darbosimies ar to, kas ir svara nomešana, ko plānojām. Un mums vēl motors jātais vaļā, ir izpūst galvasblīvi atceraties. Tā kā es pat nezinu, vai šām darbībām vispār ir jēga, ko es tagad daru, jo dienas beigās mēs ņemsim nost galvu. Un varēja jau apvienot. Muļķīgi sanāk katrā ziņā. Viss ir ielās, bet nav tik daudz tā brīvā laikā gribētos. Nezinu, kuram viņš ir tik daudz, bet mums viņa nav. Ar to demagoģiju veiksim. Ceramies pie darba, skrūvējam kopā. Mums vajag situācija tāda ir. Mūsu čoms Kripsis, viņam ir laika problēma to, ka viņam vēl uzpūlo turbīnu. Mūsu teorija ir ļoti vienkārši, beigts motors, bet tā kā motors pa vidu šim procesam meklēt vainu ir mainīts, bet nav taisīts no jauna. Tad gribētos tā kā nedomāt, ka ir motorā vaina, mēģināsim vainot turbīnu. Tad plāns mums bija tāds, es uztaisīju cūkai jau jaunu turbīnu vispār, 25. Bet tā kā mums tur vajag pārbaudīt teoriju par to, ZPD līdz galam jāveic, veiksim līdz galam. Uzliksim to turbīnu uz cūkas virsmu un patestēsim, kā cūkas pūlo ar viņu. Lai izslēgtu teoriju, kad ir problēma turbīnā. Tad man vēl tas spiež uz muguras, jo mašīna stāv pie manis Kripša. Un es gribētu tā kā ātrāk iztestēt, lai es ātrāk viņam radot viņu turbīnu, lai viņš var braukt cilvēks priecāties par to, ka viņam piemēram beigts motors. Vai tieši otrādāk par to, ka viņam jānomaina turbīna. Ar turbīnai mūža garantija. Tad viņš būs priecīgs. Īstenībā priecīgāks viņš būtu, ja būtu turbīnā. Bet jā, ķeramies pie darba, skrūvējamies. Visu, ko es jums šodien piedāvātu. Par visam aizmirsu svarīgu lietu. Mums tur pāris dienas atpakaļ bija iebraucis ciemiņš, atved dāvaniņas. Andris mums no bērnarīša piebrauca. Un mantiņas iedeva visādas. Viņš saka, Džeki, neko neredz, tumšs. Jums lampas vajag. Labi. Reku esam dabūjuši lampiņas. Tā kā, ziniet, kā ir? Labāks skats uz dzīvi. Tā kā paldies Andrim. Ja tu vari aizbrauc uz bērneru nopērts kaut ko. Gan jau viņš būs priekš, gan teica reklāmu, viņam nekādu nevajagot. Viņš vienkārši gribot, lai gaišāks skats uz dzīvi. Skatoties TDR video, man liekas, ir gaišāks skats uz dzīvi. Tas gan. Tā kā paldies. Nodara. Laikam jau var izmantot izdevību un apstāstīt par to compound setup nedaudz. Tā tad tēma laba, dīzeļiem ļoti populāra, pūst ar compoundu lielu būstu. Tēma, jā, tas ir ļoti, bet viņš vairāk nodara tādām trases braukšanām un ļoti daudz izmanto tieši, ka viņi tās smagās kravas velk, lai dabūtu maksimālu būstu. Un man liekas, ka viņi taisa dyno mērījumus vēl un tur viņi izmanto compoundus. Pat 3 turbus izmanto citi, jo viņiem vajag tur pīķa zirgus tajā brīdī. Piemēram, kodā dragreisa aplikācijā tas compounds īsti nestrādā. Ja skatās tāds nopietns tur Cummins un Duramax dragreisa mašīnas, viņas brauc ar single turbo. Pat ar Westgate turbīnu, kas vēl uzpūš. Tad sanāk tā, ka viņi vienkārši ar nosu palīdzību uzspūlo turbu un brauc. Tas, tā, ko mēs tagad arī darām, mēs braucam vienu turbu. Ja tām divām, it kā viņš foršāku torku dabūna apakšās, bet tā, ka tu brauc dragreisā, tu to vietu neizmanto.
Tad šis nu man bija tāds tā kā ziemas trases setups, kompounds uz ziemu, ko krāmēt virsū cūkai. Bet kā jūs laikam minēju iepriekš, viņš īsti nestrādāja, man likās, ka nestrādā, problēma bija motorā. Problēma vispār sākotnēji bija bākā, bāka sarūsēja, nedabūja degvielu un izkausēja motoru, pārkarsēja vienkārši virzuļus. Labi, šķuns par to. Tad kā strādā kompounds? Es pats pat nezinu, kā viņš strādā. Bet es zinu tikai vienu faktu. Tu nekad nedabūsi vairāk zirgus no kompounda, kā spēja saražot šī mazā turba. Un nav svarīgi, cik liela tev būs tā lielā, tur 60 vienalga. Tu esi limitēts pēc mazās turbas. Un doma, kāpēc viņi spēja turēt pie šis setups, man turēja 4,2 bāžas būsta. Tad doma ir tāda, kad pirms šīs turbīnas ir 1 bāžas spiediens, atmosfēras spiediens. Šeit pa vidu uzpūš kopā ar atmosfēras spiedienu 2,4 bārus, nu respektīvi 1,4 bāru virsspiedienu šeit šajā caurulē pirms šīs turbas. Tad šī turba jau saņem 2,4 bārus pirms, kas viņai ļauj pūst 4,2 galā, un es nekādā veidā viņu nemocīju. Nebija nekāda mocīšana, tikai tāpēc, ka viņai jau pirms viņas bija būsts. Bet jā, ir mīnus. Tāda šī apakšējā turbīna, mans konfigs šeit saliktais ir 25. GT25 ķīnietis un GT3071 ķīnietis, tā laikam 25, 28. Un tas bija tāds tīri eksperimentāls tests. Plāns bija tāds, ka ja šis viss strādā, īstumā tas viss strādā, te vajadzētu likt apakšā 30, 71 un augšā vajadzētu likt kaut kādu 40 iespējams garetu GTX. Un tad varētu mēģināt ar šo setupu kaut kādiem 500 zirgi. Varētu mēģināt, bet tas viss tāds eksperiments. Viens GTX maksā no 1,5 līdz 2, rēķini tas ir 4 turbās ielikt, pamēģināt. Tāpēc es arī noliku to visu malā un uzliku vienkārši 25, kas maksā 700 eiro, no sērijas. Sapratu tāds izmaksu starpību un varbūt būtu labāk, varbūt es bez nosa braukt, bet nav man tāds rocības ielikt 4 turbās. Bet jā, tas tāds, vēl es varu pastāstīt, ko es zinu. Ja jūs paši taisat tādu setupu kā kompoundu, tad, respektīvi, lielā turba nevar būt ražīgāka par 35%, ja nemaldos, no mazās, vai 25 vai 35, es tos neatceros precīzi, bet kaut kas tāds ap to, tad, respektīvi, nevis tu mēri viņai izmērus, cik viņa ir liela, bet tev jāmēra ir, cik viņa spēj zirgus saražot, un tad tu tādā veidā veic to balansu starp viņām. Tas viss info, ko es esmu dabūjis, nekāds tas nav tur. No amerikāņiem nekāda informācija nepasmelsies. Tā kā droši, ja kāds grib taisīt compound setupu, varat vēl pameklēt un droši ierakstīt komentārā, kā jums liekas, ko jūs esat atraduši par compound setupiem. Bet šis strādāja. Viss sakrita, viss bija tieši tā kā pēc grāmatas. Šeit bija 1,4, galā 4,2. Un viss strādāja, viss bija labi. Tā kā tik, cik es domāju, ka problēma tas, ka tās Ķīnas turbas, viens mīnus tajā visā ir. Un tas, ka es esmu limitēts pēc tās 25. apakšējās, kur man realitātē, es nezinu, cik viņai tā ir ražība, cik viņi tur spēja 350, 400 zirgus nobarot. Tad, principā, es tur biju limitēts. Turpat, kur 25. ar VNT, kas ir vieglāks, vienkāršāks setups. Un, jā, kaut kā tā par kompoundu. Tā ir viss tās smuka, man patika. Viss tās episki, vienkārši 2 turbas. Varbūt kādreiz sapelnīsim ar YouTube 1 miljonu, un tad mēs uzliksim GTX2 šo turbīnu vietā un patestēsim, kā tas strādā. Labi, es turpinu skrūvēt. Tā, kas jau aizmirst pieminēt, es esmu noņēmis jau izpūtēju, kā redzēt. Tā mums tā izpūtēs kaut kur pazudis, panna ir jau noņemta. Tad, jā, labi, es krāmēšu virsū jauno kolektoru, kā jauno, veco jauno, un turpināšu darboties. Situācijas updates. Aizgāju paņēmu kripšu turbīnu izjauc ārā. Konstatēju viņai defektu, līdz ar to likt viņu virsū ir bezjēdzīgi testēt. Tad, principā, es lieku kopā pats savējo turbu un krāmēju viņu virsū. Nezdesēsiet, mēs tikko visu ņēmām uz skati ārā no mašīnas, atceraties? Es nevienu detaļu vairs atrast nevaru. Es vēl nezinu, kur man ir appaips. Es nezinu, kur man ir N105. Es iedomājieties, kāds bardaks notiek. Kad es pat nezinu, kur man detaļas ir palikušas. Tad, principā,
Pagaidām vēl nepauzēšu. Iešu darbošos, salikšu to turbīnu kopā, viņu uz vakumu jāpārtais, atduri jāuztais. Un meklēšu, kuras detaļas es iebāzis. Atradu tikai daļu. Interesanti. Bet labi, ok, turpinam. Labdien! Tātad, ir nedēļa vēlāk. Meklēju detaļas, aizgāju meklēt, jā? Nu, lūk, es viņas arī atradu, nav detaļu. Tātad ir Jānis izsaimniekojis, ir kaut kam atdevis N75 vārstu, vienkārši atdevis uzdāvinājis. Šis ir atradies, šis stāvēja pie virpas visu šo laiku, kaut kam virpoju flanci. Man liekas, ka es ģimkam virpoju auģikam. Mēs tur uztaisījām, viņam bišķi upgradiņu. Kaut kad par to tēmu parunāsim arī. Un labi, downpipe es atradu, downpipe, uppipe. Tehniski nolaids līri dauņpipes. Bet labi, un nu neko, varēs bišķi pačakarēties, vajadzēs uzbūvēt no rokas atkal pāris lietas. Un nezināmie lielumi uz doto brīdi ir, kas mana bākai pietrūkst. Es tagad celšu augšā, sapratīšu ar bāku, kas ir, lidoju uz hidroskanu, nopērku vajadzīgās daļas. Un taisu turbo uz vakumu, lieku jaunu sēnes kronšteini, lieku jaunu sēni, kas ir pazaudēta. Mēģinu no stokā esošiem silikoniem salasīt kopā kaut ko, lai savienotu filtra trubu un lai charge pipe savienotu. Kaut kā tā rītā mums ar viņu vajag gāzt, filmēšana notiekās. Tā kā, nu es neko nekavēšu laiku, ķeros ceļu augšā, ņemšu to bāku, skatīšos, ko man tur vajag, lai varētu hidroskanu paspēt. No kaut kāda risinājuma ir veikti. Tātad kaut kāda pagaidu variantā es savienojis trubas, lai vismaz var braukt. Eļošana klāta, principā. Jā, N75 ir uzstādīts. Viss jaunas detaļiņas, kāpēc nē? Jauns sēnes, kronšteins, jauns sēni, N75. Jo viss ir izsaimniekots. Tā, pie lielam pirmais starts, vajag izbraukt aplīti, uzsildīt motoru. Lai var ķerties klāt pie tā kartera demontāža, šeļasūkni samainīt. Lai var vēl atkal vienreiz nolaunčot un sabojāt viņu principā. Un tad ķerties klāt pie tā jautājuma par tām durtiņām, ko mēs kādā vienā no epizodēm runājām. Tā, es uzlieku kapotu, principā braucu izsildīt motoru, lai siltu eļiņu var izliet ārā. Sorry, Davī. Bamts un silts motors, kur piebraucām, izbraucām aplīti. Davī, kā viņš iet? Nē. Bišķīts rokā. Viss ir silts, ceļ augšā, maini ņem no skarteri.
Tā tad nosēdās baterija. Un bišķi nenofilmēja līdz galam. Bet labi, tāpat ir ko pastīties. Tad par eļas sūkni saskāros ar problēmu. Nederēja sūknis virsū, karteris virsū sūkni nedara. Pikaps par zemu, tā kā tā eļas sūkni paņēma no A4-nieka. Nu, par faktu, tur AFN viss tur vienāds it kā nāk. It kā. Bet redzi, nederēja. Labi, okei. Uzlieku uztvērēju no savu sūkni, kas man virsū stāvēja. Nu, kuram bija problēmas, ja, bet viņam problēma nav, kuras viņi izjauc ārā. Viņam viss ir labi, viņam nav ne švīku, nekā kā iepriekšējiem, kas mums bija pirms aizbraucām uz Ventspils dragreisu. Šeit ir kaut kas izgājis cauri, bet tas tāpēc, ka tur bija uzsprāgus un tās metāliskās skaidrs pilns viss karteris bija. Nu labi, tagad es nevaru uzlikt to karteri, es uzlieku to savu uztvērēju, un man atkal tas karteris tā kā īsti neliekas, ka der. Nu, tā kā pāris milimetri, 2-3 tur, tā kā viņš tā kā zvalstās varētu, pievilkt, ka viņam aizietu. Tā laikam arī notika iepriekšo reizi. Pievilka aizgāja. Realitātē viņš bija piegūlies pārāk tuvu pie apakšas, tā kā pa mazu tas greps sanāk. Un neko paņēma palocīja augstāku. Ar endoskopu kameru apstījāmies apmēram to augstumu, lai kaut kādu pāris, nezinu, ap centimetru no kartera, lai viņš stāv. Un jā, tad varbūt tā problēma arī atrisināsies ar eļas. Es tumsā sēžu, Kristaps besīsies, labi. Tā problēma ar to eļas spiedienu varbūt atrisināsies. Nu, ko brauksim, testēsim, redzēsim. Rītā plānots bišķi pa trasi pagās, varēs bišķi pamocīt to mašīnu, tad sapratīs, vai tur viss ir kārtībā ar to eļas spiedienu vai nē. Bišķi palaunšos, pamocīs, pačakarēs. Un, nu jā, mums tas motors tāpat jājauc vaļā. Nu, respektīvi, ja tas eļas spiediens turpinās nebūt, tad ir skaidrs, ka ir jauns sūknis, bija jauns sūknis iepriekš, ir atrasta problēma ar to, ka viņš bija pārāk tuvu pie kartera piespiedies. Un, ja tas spiediens vēl projām nebūs, tad attiecīgi jaucam vaļā motoru, ko mums tāpat jādara, uz gals blīvi izpūsta, ar tādu uz gonkām nepabrauksi. Tā kā jauks vaļā motoru, tad arī skatīsies. Es domāju, ja tas spiediens turpinās nebūt, tad to motoru es jaukšu pilnībā ārā. Pastāv iespēja, kad ir parazītu vārpstai sadiluši slīdgultņi. Tagad kaut kas ir komentārā sāks rakstīt, kādu parazītu vārpstu. Kad runā eļas sūkņu piedziņas vārpstu. Nu labi, kāds starpība. Tiem, kam vajadzēja, es sapratu, par ko es runāju. Tad pastāv iespēja, ka ir vienkārši sadiluši slīdgultņi motoram kā tādam, kloķinai. Tas maz ticams, jo viņš klabētu visticamāk tanī brīdī. Tā kā daudz variantu nav, kur tas spiediens varētu pazust, bet labāk būtu tad visus vienkārši izpētīt un saprast. Es gan esmu diezgan pārliecināts, ka tā problēma bija tajā, ka viņš pārāk tuvu stāvēja un nespēja vienkārši izsūkt cauri eļu. Bet tūlīt tās visu noskaidrosim un visu sapratīsim. Varētu uzlikt, protams, arī oriģinālo to uztvērēju, kas nāca līdz ar šo motoru. Bet, protams, tas viss taču izsviests ārā. Ar jaunu nopirkt jaunu, kur tur ņemies. Nu, re, kur ir, kur mēs esam. Labi, es lai eļu un šķiļ domā. Pa faktu, cūka ir atgriezusies atpakaļ ierindā. Nos sistēma uzstādīta, bāka ir uzstādīta, sūknis uzstādīts, turbo uzlikts atpakaļ 2571. Kā jau es minēju, ka man šī turbīna patīk, kā strādā. No lietām, ko es gribu tagad pārtaisīt vēl, tas būs charge pipes, kas aiziet uz intercooleri. Man nepatīk, tas ir 50 truba. Tas varētu būt kaut kāds zirdziņš, tomēr restaurators tas sanāk neliels. To palielināt nedaudz un filtra truba sataisīt. Filtrs ir no kriepša, respektīvi vajag nopirkt filtru, vajag nopirkt jaunus silikons, uztaisīs bišķi arī resnāku diametru 70 mm, 276 pāriet. Tad es varētu arī to sataisīt pa lielam. Nu jā, kā jau es minēju, tā galva jāņem nost ir dragreizes sezonē, lai sagatavotos, mums tā batas motors jāizjauc ārā. Bet pa lielam rītdienai mēs esam gatavi, nu tad, ir klāta rītdiena. Izbrauc test drive. Un uzmēt, kas notika. Jā. Tad lieta ir sekojoša.
Mēs esam tur, ka mēs sākām. Man reāls gribās bija šaudēt, nevis smieties, bet jā, neko es neizdarīšu. Uzsprāga turbīna. 50 šots, viss standarta recepti, kur vajadzēja turēt. Es domāju, ka asis brāķis, tas asis 25. turbīnām nāk no Ķīnas. Man nepatīk, nekad tas nav paticis. Un, jā, tad nu mēs esam. Man šoreiz uzsprāga vieglāk. Sāks internetam nofilmēs šo vietu. Skrūvaļā, ja? Bet problēma nav skrūvaļā, problēma citu. Problēma ir tajā, kad nocirt asi, un tad to skrūvi pa inerci vienkārši atcita vaļā. Un te paskatieties, kas ir iekšā. Nekā nav iekšā, viss tukšs. Turbo, saplīsis turbo. Nu kaut kā tā. Tātad cūka vēl joprojām nav gatava. Ai. Bēdīgi nots. Bet neko darīt. Paldies, ka skatījāties, ka es ciešu, mokos. Tas nozīmē, kā tur ir. Paldies tām epizodēm, kas rada vēl epizodes, ja? Šī tā epizode, kas radīs vēl epizodes. Bet es domāju, ka man ir gana, kad es lieku atpakaļ to John Deere, kas čakarējās ar VNT, bet nesprāga. Es laikam tomēr vēl vienu reizi pamēģināšu John Deere uzlikt virsū. Jā, ļoti demotivējoši tas viss ir. Rītā bija jābrauc filmēties ar cūku. Tas būtu bijis epizodes nobeigums. Trasē, gāšana, bet ir tā kā ir. Es domāju, ka viss tagad paņem uzliek pauzi, ņem nost galvas blīvi, maina galvas blīvi. Tas varētu arī to ietekmēt, to turbo problēmu, jo tomēr viņam vairāk jāpiepūš, ir dēļ tā, ka ir izpūsta galvas blīvi. Bet jā, kā jums visiem čau, spiežam laikus, piesakojieties, lai no YouTube mums iedod vairāk par 30 eiro šo mēnesi, lai mums sanāk nopirkt jaunu turbīnu. Tā kā visiem čau.